Labdien! Mani sauc Jānis Zeržeckis, esmu plastikas ķirurgs, un mana specialitāte ir plastiskā, rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Šoreiz gribētu jums pastāstīt par operāciju, kas saucas abdominoplastika, jeb arī vēderplastika. Tā ir plastiskā operācija, kuru var veikt gadījumos, ja vēdera priekšējā sienā ir dažādu iemeslu dēļ pārāk daudz liekas ādas, un āda kļūst nokarena, neglīta. Iemesli var būt dažādi. Tur varbūt pacientam ir bijis liekais svars un ir zaudēts liekais svars, kļuvuši mazāk tauka, āda ir izstaipījusies. Dažreiz tā operācija nepieciešama pēc grūtniecības, jo grūtniecība ir izstaipījusi vēdera priekšējo sienu. Daudzos gadījumos āda ir elastīga, viņa atkal atjauno savu iepriekšējo izskatu, dažos gadījumos nē. Un, ja gadījumā ir pacientam traucējoši šī vēdera priekšējās sienas ādas izskats, viņa nokarena un sagādā diskomfortu, iespējams veikt operāciju, kas saucas abdominoplastika. Ādažu privātas slimnīcā iespējams šāda operācija veikta, kurā es arī strādāju. Operācijas iespējamo visu risku izvērtējumu noteikti jāsāk ar to, ka jānāk ir uz konsultāciju. Konsultācijas laikā var skaidri saprast, kāds ir pacienta vispārējais veselības stāvoklis, jo tā ir salīdzinoši liela operācija. Grieziens ir garš, viņš sākas no iet pāri visam vēderam un jāvērtē riski, lai operāciju varētu izdarīt pacientam droši. Ja konsultācijas laikā konstatē, ka cerības uz labu rezultātu pacientam ir tiešām labas, tad var plānot operāciju. Operācija notiek vispārējā narkozē. Pacients, kad aizmieg, tiek darīts garš grieziens, kas iet zem bikīnī līnijas apmēram no vienas vēdera puses uz otru. Tiek atprepēta visa vēdera sienas priekšējā āda un zemādas slānis, tauku slānis. Un dažreiz, ja ir izstaipīta arī apakšējie dziļākie slāņi apaneirozi, tad var veidot šīs apaneirozes nostiprināšanu, ja tur ir varbūt kāda neliela nabas bruka, arī to var remontēt vienlaicīgi šīs operācijas laikā. Un lieka āda tiek nostiepta uz leju un rezecēta, vienkārši nogriezt nost. Tad ar kosmētisko šūpu kārtām tiek aizšūts ciet un atjaunots visas anatomiskās attiecības. Un dažos gadījumos, var pat teikt, vairumā gadījumā ir nepieciešams pārvietot nabu un nolikt viņu tajā vietā, kur viņai pienāktos anatomiski būt. Operācijas laiks aptuveni ir atkarībā no operācijas apjoma kāda stunda, varbūt nedaudz vairāk. Un pacientam pamostoties, vēders ir gluds, vairāk nekas tur liekas nekarājas un ir neliels drenīts, un mēs lietojam elastīgo tādu pārsēju kompresijas. Vienu naktis jāpavada slimnīcā, māsiņa rūpējās, lai pacients varētu labi atkopties no narkozes un varētu labi izgulēties. Otrā rītā var ņemt visus šos pārsējus un drenas nost, un uzliekot šo jostu veidu elastīgo pārsēju, pacients var doties jau mājās ar gludu vēderu. Dzīšanas laikā iesakāms saudzējošs režīms, nedrīkst skriet, lekt, jāuzvedas samērā prātīgi, lai brūces varētu labi sadzīt. Un dzīšanas laiks ir apmēram 12 dienas, un tajā laikā veidojas no sākuma rētaut, kur nostiprina jauno anatomisko situāciju. Un pilnai sadzīšanai praktiski nepieciešams 3 nedēļas. Pēc 3 nedēļām mēs atļaujam saviem pacientiem sportot, vingrot, peldēt, skriet, iet uz sporta zāli. Bet tās pirmā nedēļa var mazgāties tikai dušā un tāds ļoti saudzējušs režīms. Arī tās 2 pārējās nedēļas ir rekomendējams, ir saudzējušs režīms. Pēc šīm 3 nedēļām parasti jau atjaunojas normāls dzīves ritms un var sākt visas aktivitātes, kā jūs teicu. Un jau izvērtēt šo rezultātu. Tātad samērā īsā laikā var tikt vaļā no lieka vēdera, no liekiem zemādas tauku slāņu, kas tur ir sakrājies.
Kādi ir riski šai operācijai? Jāsaka, ka tā ir salīdzinoši liela operācija, kā jau visām ķirurģiskām operācijām. Pie riska pieder alerģijas no narkozes vielām, kādreiz slikta duša saukšana no narkozes. Tas ir pārējošas parādības. Ķirurģija var dot tūskas un piepampums, kā arī zilums. Tie parasti paliek dzelteni un iet prom, un reti, kad ķirurgam jāiejaucās, lai risināt to problēmu, daba to atrisina. Šūnas iekaisums ir retāk nekā 1% no izoperētiem slimniekiem. Un, ja gadījumā brūce dzīst ar iekaisumu, viņi vienalga sadzīs, tikai tad dzīšanas process būs ilgāks, tur var būt izdalījumi un nepieciešams vairāk rūpes no ķirurga puses un vairāk pacietības no pacienta puses. Bet gala beigās visiem, kam es esmu šo operāciju darījis pēdējo 30 gadu laikā, visiem visas brūces ir sadzījuši, arī tiem, kuriem ir bijusi dzīšana ar iekaisumu. Vēl viena īpaša komplikācija, kas ir raksturīga tieši vēdera plastikām, jeb abdomina plastikām, ir seroma. Tā arī nav fatāla komplikācija, bet neērtības, ar kurām var nākties sastapties, ja tiek veikta šī abdomina plastikas operācija. Būtība ir tāda, ka dažiem pacientiem, kas ir veikuši abdomina plastikas operāciju, šeit ir vēdera muskultūra un ir nostiepta āda, un tajā vietā starp muskuļiem un nostiepto ādu var sakrāties limfa kādreiz. Un tas ir pirmajās nedēļās pēc operācijas jau redzams, jo parasti brūce dzīst labi un nekādu tur iekaisumu un tūsku nav, bet ir konstatē, ka pēkšņi vēders kļūst it kā piepamps un jūt, ka kaut kas iekšā skalojās. Tas liecina par to, ka ir jādomā par seromu. Un ir 3 veidi, kas var notikt, ja ir seroma. Pirmā lieta, kas arī diezgan bieži notiek, ja seroma ir neliela, tāpat šī limfa, kas izdalījās, viņa atrod savus ceļus, pati uzsūcās un vēders paliek normāls un nekas tur īsti nav jādara. Ja gadījumā šķidrumu ir daudz un viņš tur krājas starp muskulu un ādu un paliek jau traucējoši pacientam un spīlē, iespējams ar nelielu punkcijas palīdzību šo šķidrumu izvilkt ārā un atkal vēders ir gluds. Un reti, kad ir jādara otrais šī punkcija, viņa parasti vairāk otrais nav nepieciešama, bet gadījumā, ja vajadzīgi, var izdarīt otru ļoti reti reizi, 3. reizi. Un pēc tam, ka ir pagājuši jau kaut kādas 3-4 nedēļas līdz mēnesim pēc operācijas, par seromām vairs nav jāuztraucās, tad tas nevar būt. Vēl viens veids, kas var notikt, un tā arī bijis manā praksē, ka pacients varbūt tās saka, ka viņam šī seroma netraucē, un ja viņi nenopunktē, viņi arī var iztecēt caur šūvi. Tas varbūt ir nedaudz biedējoši, viņi varbūt sārtā krāsā, pacients iet dušā, un pēkšņi atveras kāds maziņi, kāda krevalīte nokrīt nos, un tur iztek litrs šķidrumu, tas ir drusku varbūt biedējoši. Bet katrā ziņā tas neatstāja iespēju uz gala rezultātu un ir atvieglojums, un tad varbūt to punkciju nevajag darīt. Bet es to vienmēr izstāstu pacientiem, lai viņi nenobīstās un ir gatavi. Tātad, ja jums nepatīk, kāds izskatās jūsu vēders, un, kā jūs teicat, tam var būt dažādi iemesli, tad ir ieteicams iet pie ķirurga uz konsultāciju, apskatīties, kādas ir cerības uz labu rezultātu, vai ir vērts vai nav to darīt. Un, ja pieņemat lēmumu, tas ir veids, kā var uzlabot vēdera izskatu. Paldies, ka klausījāties! Uz redzēšanos!